Latvijas karikatūristi vēlas popularizēt savu arodu. Viņi rosina 1. aprīli pasludināt ar atzīmējumu dienu, un tāpēc šodien Ķekavā tiek atklāta Latvijas karikatūristu darbu izstāde. Vairāk stāsta Natālija Valdniece. Te būs arī jau aktuālāk šodien, vien jūs pazīstiet šķērēm, ne? Karikatūristam Dainim Breikšam nepatīk zīmēt konkrētas sejas un kariķēt tās, bet, ja viņu sadusmo kāds notikums, zīmē sejas droši un bez sirdsapziņas pārmetumiem. Man liekas, ka apvainosies cilvēks, jo viņu dažā vietā ir diezgan tā pat nepatīkam līdzīgs, bet nepatīkam līdzīgs, ja? Un man liekas, ka, ja mani zīmēt, man nepatīk, kur ja kāda meiteni uzzīmēt, tad viņai nepatīk, ka viņa tādu uztaisītu. Nu, es negribu tā. Labāk ir filozofiski, kad Satiriskajā žurnāla Dārdzis Dainis Breikšs nostrādāja 40 gadus. Popularitāte esot bijusi liela, jo Dardža tirāža mēnesi sasniedza 700 000 eksemplāru. Padomju laikos strādāt nebija viegli, jo bija cenzūra. Pirmdienās nesām idejas, un komisija visu patījās, pieņēma vai nepieņēma. Jā. Un tad vēl pēc tam 3 pieņēma, bet 1 deva zīmēt vai 2 deva zīmēt, un tur krājās tās idejas. Jā. Bija tā, ka kādreiz nevarēja saprast, kāpēc nepieņemt. Tu saprati, ko tu tur uzzīmēji? Es saku, nē, kas tas ir. Jā, viņi saskatīja kaut ko. Karikatūras ir maza formāta grafika, uzskata Breikšs. Tur jābūt asprātība, jo foršāks joks, jo labāk. Tas viss sākās, kad es bērnībā skrēju basām kājām pa vecpiebaldes rastu. Jaunās karikatūrista paudzes pārstāvis Zemgus Zaharāns, kura darbus var redzēt Latvijas nacionālajos laikrakstos, zīmēja kopš matemātikas stundām skolā. Izdomāt karikatūras tematu un uzzīmēt to, viņam nekādas grūtības nesagādā. Galvenais uzdevums – tā jābūt ironiskai un smieklīgai. Tiek uzzīmēta skicīti, ieskanēta, pēc tam datorā tiek pārzīmēts rūpīgāk. Zemgum, kā arī viņa kolēģiem, ienākusi prātā doma 1. aprīlī atzīmēt karikatūristu dienu. Līdz sarkanajam datumam diezvēl mēs aizvilksim, varbūt, ja mēs Saeimā būsim labi pārstāvēti, dibināsim partiju karikatūristu. Neoficiāli tā diena ir tā, vienkārši izjūkot kādu, pateikt jums baltu mugunu, haha. Bet caur 1. aprīli mēs varam arī popularizēt karikatūru Latvijā. Bet tikmēr oficiālo joku dienu var svinēt. Turklāt jau šogad Ķekavā novada pētniecības muzejā, kur var apskatīt Latvijas karikatūristu un skolēnu karikatūru zīmējumu konkursa dalībnieku darbu izstādi. Natālija Valdniece, Ilmārs Roķis, LNT.